Godīgi sakot, es jūtos diezgan šokēta. Šī te nošauto suņu lieta ir izraisījusi ārkārtīgi lielu rezonanci visos sabiedrības slāņos un atbildības līmeņos, un droši vien tā saucamie dzīvnieku aizstāvji nākuši klajā ar ierosinājumu mainīt valsts galveno likumu, kas ir civillikums. Civillikums ir galvenais tiesība akts, kas mūsu valstī un arī citās valstīs, protams, regulē cilvēku privātās savstarpējās attiecības, kas attiecās uz īpašumu, rīcību, tiesībām un visām citām lietām. Un šajā likumā kaut ko izmainot, nāksies mainīt arī daudzus citus tiesību aktus. Tā skaitā arī dzīvnieku aizsardzību un vispārējais. Un tā tad ir ierosinājums šajā civillikumā ierakstīt, ka suns ir dzīva būtne, nevis manta. Man interesē, vai kāds vispār ir padomājis 3 soļus uz priekšu, ko šāds atzinums nozīmē un kā tas ietekmēs visu pārējo mūsu sadzīvi. Un jautājums, kāpēc tikai suņus? Vai tad sliekas vai vistas vai zvirbuļi nav dzīvas būtnes? Un šobrīd kādam vispār ir šaubas par to, ka suns ir dzīva būtne? Kā tas ir domāts tagad, ka suns ir rīcības spējīga, tiesiski atbildīga persona, kurā tad, kā tad mēs viņu definēsim, tad īpašumā tā nevar būt. Cilvēkam nav nekādas tiesības iegūt īpašumā citu dzīvu būtni vai kaut kā savādāk, es tā īsti nesaprotu. Tad, ja tas suns man nepieder, tad jebkurš cits var atnākt un to suni savākt, vai kā tas ir tagad domāts? Ka viņi tagad dzīvos atsevišķi, īrēs dzīvokļus, maksās nodokļus un tādā veidā tas notiks, vai kā? Sazinoties ar juristu un uzdodot šo jautājumu, sākumā bija ļoti grūti iegūt vispār kaut kādu sakarīgu atbildi, tāpēc, ka šis ierosinājums pēkšņi tagad atzīt suni par dzīvu būtni, it kā vēl vienreiz saka, it kā kādam ir šaubas par to, ir vienkārši tik absurdi, savāds. Un, mēs saprotam, ka tas ir emocionāli pamatots tagad ierosinājums kaut kādā veidā pasargāt suņus no vardarbības, no bezatbildīgas attieksmes vai vēl kaut kā tam līdzīga un nodrošināt suņiem tātad kaut kādu papildus aizsardzību, kura būtībā absolūti nav pamatota, jo ir visi likuma noteikumi, kurus ievērojot ar suņiem nekas slikts nenotiks. Un tad jautājums ir nākošais, jā, pieņemsim. Civil likumā tiek ierakstīts, ka suns ir dzīva būtne. Tad pirmkārt ir jāmaina viss šis likums. Ļoti daudzi ar to saistītie citi tiesība akti, bet pašā civil likumā ir vairāk nekā 1000 pantu. Un daudzi no tiem ir saistīti tātad ar dzīvnieku labturību, ar cilvēku atbildību, ar privātu īpašumu tiesībām un visām citām tiesībām un atbildību. Tad kā šie emocionālie dzīvnieku aizstāvji iedomājās šo visu procesu. Un tad vēl viens jautājums ļoti interesants, kas radās nevis man, bet juristam. Ja suns tiek atzīts par dzīvu būtni un cilvēkiem iestājas savādāks atbildības līmenis, tad tādi cilvēki kā Modris, kura suņi tagad viņa paša bezatbildības dēļ ir gājuši bojā, pats iekulsies daudz nopietnākā situācijā, jo viena lieta, to esi palaidis suni, kas ir īpašums, manta, brīvi kaut kur izskrēdīties, un tas ir radījis kaut kādu kaitējumu, piemēram, 3 personām, vai pašam kaut kas ir noticis, vai, teiksim, viņa dēļ ir radusies avārija, vai vēl kaut kas. Tā ir viena lieta, bet ja tu palaidi dzīvu būtni, kurai acīm redzot tiks piedāvāts arī kaut kādas tiesības un vispārējais, tas jau izskatās apmēram tā, kā dzērāja vecāki, kuri palaižuši bērnus skriet kaut kur pa pasauli apkārt un neliekās par tiem nezinis, tad piedodiet, te būs daudz lielāka atbildība. Visiem šiem es jau tikai izskrieties palaidu. Mans sunīts jau neko tādu nedara. Mēs taču dzīvojam laukos un te taču tā ir pierasts. Tad visiem šiem cilvēkiem iestāsies daudz lielāka atbildība par suņā tātad būtību un esību un darbiem un nedarbiem. Un nākamais jautājums, vai tad nemainīsies arī situācija ar patversmēm? Ja suns nav manta,
tas nevar būt īpašumā, to nevar pārdot, pārvietot vai vēl kaut ko darīt, tad kā mainīsies situācija ar patversmēm, kur šie suņi tiek turēti ierobežotā brīvībā un neļaujot tiem brīvi izpausties un... Var sakot, protams, juridiski tas viss izskatītos savādāk. Ja ierakstītu civil likumā, ka suns ir dzīva būtne, tad droši vien būtu jāieraksta arī par visām citām dzīvām būtnēm, ka tās ir dzīves būtnes, un tad vispār ir jāpārskata visa likumdošana, visi tiesību akti, likumi, noteikumi, prasības, ierobežojumi un visas tiesības arī, dzīvnieku īpašnieku tiesības. Tad man ir jautājums, ar kuru galu domā šī ierosinājuma autori. Un kā viņi stādās priekšā pasauli, labi, Latviju, pēc šāda ierosinājuma apstiprināšanas. Tas man ļoti interesē, jo es absolūti neesmu gatava atteikties no savas atbildības un no savām tiesībām, kas man ir uz manu suni, un varbūt arī nākošajiem suņiem un arī kucēniem, kas viņiem radīsies. Jo tad jautājums, kā tad mēs varam pārdot kucēnus, ja tie ir piedzimuši dzīvai būtnei, kas nav manta? Kā mēs varam pārdot kucēnus? Vai kā mēs varam, piemēram, piespiedu kārtā šo dzīvo būtni piespiest potēties, vai vēl kaut ko tam līdzīgi darīt. Šīs ierosinājums rada tik ļoti daudz jautājumu, ka normāliem cilvēkiem sasprūst smadzenes, mēģinot saprast, kā tas ir domāts un ko ar to darīt. Tā kā aicinu lūdzu pārdomāt, attiekties pret šādām lietām, visādām parakstu vākšanām, emocionālām, padomāt 3 soļus uz priekšu, un atcerēties arī to, ka esošie likumi un noteikumi paredz gan atbildību, gan pienākumus, gan nosaka, kas ir jādara, un atliek tikai tos ievērot un kontrolējošām iestādēm kontrolēt. Ja saimniecībā ir čupām suņi, kas nav čipoti un kas skrien apkārt pa pasauli, tad varbūt pašā saimniecībā kaut kas nav kārtībā, nevis ar tiem cilvēkiem, kas mēģina risināt problēmu. Un runa nav tikai par šo te baiso situāciju, bet arī par visiem citiem gadījumiem, kur suņi brīvi skrien apkārt, kož kaimiņiem vistas, kaķus, govis un visu citu. Tā nav normāla situācija. Un sevišķi tas tiks apgrūtināts arī ar to, ka nedrīkst vairs suni likt pie ķēdes. Un laukos, kur nav žogi, kur cilvēki vispār nestādās priekšā, ko nozīmē voljērs un kā tas ir suni ielikt voljērā, tur būs liels problēmas, un šī noteikti nav pēdējā situācija. Un, var sakot, aicinu jūs padomāt par lietām un atbildīgi attiekties pret suņiem, pret saviem, pret svešiem un arī, protams, ievērot likumus.